Ventspils pilsētas svētku laikā saules pilnas dienas piedzīvoja arī Livonijas ordeņa pils. Sestdienas pēcpusdienā šeit iedegās īpašā gaisma. Pasākumu programmā Fiat Lux, jeb Lai top gaisma, atdzīvojās viduslaiku dziedājumi, senu instrumentu skaņas un amatu prasmes. Pils ātrijā izskanēja koncerts, kurā atskaņoja Latvijā senāko 14. gadsimta misāli. Šis liturģiskais dziedājums iespējams ir saistīts ar Ventspili, jo savulaik atklāts kā iesienamais materiāls 16. gadsimta Ventspils rātes birģeru runām. Lai top gaisma. Ja jau saules pilnas dienas, tad kaut kur tai gaismai ir jābūt, un tas ir muzejs, protams. Muzejs cenšas turēties tajā viduslaika tematikā katru gadu. Jā, jo īstenībā nav jau nekādi tumšie viduslaiki. Tieši ir pavisam gaišs tas laiks, un tieši šobrīd skan 14. gadsimta misāle pilī, un tā ir ļoti gaiša mūzika. Tikmēr pagalmu pierībināja kluba Rodenpojas bruņinieku cīņas, un drosminieki varēja piemērīt ķīveres un cimdus, lai saprastu, cik tie smagi un iejustos bruņinieku ādā. Tāpat varēja darboties dažādās darbnīcās, piemēram, iemācīties rakstīt uz vaska tāfelītēm, salikt koka pūzli vai pat satikt piltenes mazbrāli Ivaru, kurš kastaņas pavēnī piedāvāja pazīlēt. Viduslaiku noskaņas pasākums pilī pilsētas svētku laikā ir sena tradīcija. Kā izdodas programmu izveidot tādu, lai arī tiem, kas nāk vēlreiz, būtu interesanti? Galvenais, lai pašiem ir interesanti, man liekas. Mums katru gadu ir kaut kādas lietas, kas varbūt nedaudz atkārtojas, bet ir arī, ko mēs piemēram, šogad mums ir nevis zupa, bet cūku pupas tiek vārītas uguns katlā. Tad mums ir saules akmens darbnīca, jo tas ir dzinters, kur tad vēl viņa ne Ventspilī atrast. Viduslaika garša, vēstures noslēpumi un gaiša mūzika radīja svētkus, kuros pagātne uz brīdi atdzīvojās un ļāva to labāk iepazīt un izprast.